Sveicināts atpakaļ Zini Digital podkāstā. Šodien ar mani epizodē ir Raimonds. Raimonds ir IT speciālists un videogrāfs, kā arī kopumā vizuālais mākslinieks. Mēs viņam parunājām par daudz un dažādām tēmām, ieskaitot jaunākās tehnoloģijas un projektus, kuros viņš ir šobrīd piedalījies, kāda ir viņa pieredze, ko viņš ir iemācījies. Un es ceru, ka arī tu kaut ko varēsi paņemt no šīs epizodes sev līdzi. Sveiks, Raimond. Sveiki. Pastāst cilvēkiem, kas tu esi, ko tu dari? Kā jau minēju, sanāk tā, ka principā jau vairāk kā 7-8 gadus darbojos video production visā tajā scēnā. Esmu veidojis video klipus, strādājis pie dažādiem tieši video materiāliem, dažādiem brandiem, māksliniekiem. Un pēdējā laikā tātad diezgan aktīvi esmu strādājis YouTube šovu sfērā. Tātad filmējis Sulu studio epizodes, varbūt kāds zina, nezinu. Zinu, par to es arī gribēju parunāt. Jūs esat paņēmuši formātu, kas ir pasaulē diezgan populārs un ļoti, ļoti jaudīgi arī implementējuši šeit latviešu valodā. Nezinu, cik jau jums sērijas, bet es zinu, ka mēs vienmēr studijā sēžam skatāmies, jo tas ir tāds 40 minūtes parasti ar premium content, kā to var nosaukt. Pastāst, kā jums izveidojās šī doma par kāpēc Sula, pirmkārt, kāpēc tāds vārds un kā jūs izdomājāt šo formātu realizēt? Jā, principā tā Sulas ideja un vispār ideja par tāda tipa satura veidošanu radās jau liekas, 23. gadā, ja nemaldos, ja mēs savulaik šautauts Bužma, šautauts draugiem Bužmā. Es biju, kā viens no sākotnējiem dalībniekiem, kas veidoja materiālus, un sanāca tā, ka kaut kādā brīdī es pamanīju, ka populārs sāk kļūt tā saucamās ielu intervijas, kur tikai cilvēki iet un veido saturu, jautājot par dažādas jautājumus svešiniekiem, un tur, bija savs laiks, ka tas bija tikai ļoti aktuāli. Man liekas, tagad arī īstenībā tas ir aktuāli, vienkārši tematika mainās pēc sezonas, jā. Un tad vienā brīdī es kaut kā sanāca, ka es uz vienu projektu biju sarunājis Kārlu, Frīgamā. Ka mēs veidosim kopā Bužmai saturu, un tad kaut kā palēnām mēs kaut kā kopā sastrādājāmies, un tad vienā brīdī mēs vienkārši izdomājām, labi, davai uztaisim vienu, vienkārši pamēģinam, for fun, pilnīgi bez nekādiem, restrictions, noteikumiem, vienkārši uztaisim vienu epizodu par to YouTube datingu, tad jau, principā vienkārši fun idea, jā. Un mēs pat visu paši, visu finansējām paši, visi, sasaucām tur paziņas, draugus, tur visus, jā. Un tad mums bija tāds baigi foršs tusiņš, principā tā pirmā epizoda bija tā, jo man liekas, tas, kas ar mums, tas, kas bija tāda, tā perioda iezīme bija, ka par cik tas viss bija for fun, un jā, tad tas kontents viņš arī pats vienkārši nāca tāds jau, brīvs. Pilnīgi brīvs, jā, un tad arī mēs uzfilmējām šo pirmo epizodu, mēs arī bez nekādiem, mēs neko negaidījām no tā, mēs vienkārši uztaisījām, domu tādu, ka, palaidīsim, tad kā būs, tā būs, jā, un tad tu ieliec, un tad tāds, wow, ok, kaut kas te ir tāds interesants, kaut ko tādu vajadzētu paturpināt, jo mums, starp citu, mums pēc Sulas tas nosaukums, viņš radās reāli tajā pašā dienā, kad mēs filmējām, ja mēs vienkārši aizgājām ar gamu uz ausi, un vienkārši domājām kaut kādas tur idejas vai kā, un mēs zinājām to, ka tam nosaukumam arī jābūt kinda catchy, tādu, lai nav sarežģīti atcerēties tāds Sula, ok. Protams, ļoti daudz darba behind the scenes, kas bija,
pēc tam apstrādājot, nodrošinot visu, teiksim, to infrastruktūru, lai tas kontents veidojās, lai viņi tā kā var iet uz priekšu. Un tad pēc tam bija vēl domāšana tālāk, kādu epizodu taisīt pēc tam un visu pārējo. Par to, kā tas bija, jūs uztaisījāt pirmo sēriju, jūs uztaisījāt YouTube channel, sākāt postot iekšā, jums bija tā profila bildīt nosaukums, brands sāk veidoties, ir pirmā sērija, ir skatījumi, ir tagad ģipā, iespēja braukt tālāk, kā saka. Kāds ir, ko tajā brīdī, kā jūs formējāt komandu un saucamo tādu biznesa stratēģiju, kā attīstīt šo projektu, zinot visu to, ko tu zini pirms tam, ko Gamo zina pirms tam, un teorētiski jūs redzat, ka jums te kaut kas ir, lai attīstītu, kā jūs sākāt formēt un darboties, plānot, vai kas bija tas day-to-day veids, kā attīstīt jaunu projektu? Jā, tā tad, protams, ka tikai ar to, ka tev ir šī tā ideja un ka tev ir, teiksim tā, viena izdevusies epizode, tas nenozīmē uzreiz, ka viss jau ir izdomāts un, tas, kā tu saki, vai ne, tur uzreiz ir tas, kad uzreiz domā, tā kā var uztaisīt šo vēl labāk, profesionālāk vai ne, un visu pārējo. Man bija kontakti, kas bija starp filmētājiem, kaut kādi, arī Valčiks, piemēram, arī ļoti labs, teiksim, tā cilvēks, kas māka tā kā filmēt un visu. Un arī tie koncepti, ko mēs sākām domāt, vairs ne, man liekas, otrā epizoda vēl bija ar vienu kameru. Ja principā tas bija tā, ka es vienkārši staigāju. Es redzēju bildes, jā. Un vienkārši daru. Tad bez nekādas tā kā, bet, jā, tu tā nevar panākt varbūt tik profesionālu to līmeni, production ziņā tas neizskatījās tik Protams, profesionāli. jo vairāk kameras, jo ātrāk kati, jo lielāk drāma. Protams, bet nevienmēr tas ir vajadzīgs, lai galvenokārt message nodot tālāk. Tas ir atkal, jā, atgriežoties varbūt nedaudz par to, es arī gribu pastāstīt, kāpēc šis bija tās ļoti specifisks gadījums, bet kā to komandu veidot, tas bija tas, ka par cik tas ir šovs jauniešiem, vai ne? Tā kā tas ir šovs tiem, kas saprot to internetu kultūru, vai ne? Tas nav šovs cilvēkiem, kas pilnīgi out of loop, teiksim tā. Panorāmas target audience nebūs. Viennozīmīgi, jā. Un ja būs, tad tas parasti būs tā, ka, tur būs kāds skaists komentārs, jā. Un izpratni principā tur, kaut gan, arī demogrāfija diezgan interesanti, tā kā, ko mēs esam novērojuši. Bet, jā, tīmu sākām vākt vienkārši ar cilvēkiem, kam pašiem tas interesē. Ja, manuprāt, tas entuziasms bija noteikti svarīgākā lieta. Vairāk pat par to naudu vai ko, jo naudu, vajadzēja uztaisīt, teiksim, tā vienu profesionālāku epizodu, lai saprastu, ka tas ir koncepts, kas tiešām strādā. Un pateicoties reāli, tur mums komanda arī, mums ir Valčiks, mums ir Ingus Kreits, arī ļoti labs filmētājs. Man reāli bail, ka es aizversīšu politiski. Džeks skatīsies, pēc tam atnāks uz darbu nākamreiz filmēt epizodās, Jā, zini, tas issue ar to ir tāds, ka par cik tie koncepti mainās, uz katru ir cits skaits ar cilvēkiem, skaits ar, teiksim, tādu kamerām un visu. Ja man liekas, tāda lielākā epizode, vismaz no tā, ko es atceros, bija tā stepa epizode. Tas bija tāds wow moments, tāpēc, ka tajā momentā tiešām viss bija full capacity, jā, tā, ka mums ir, tur mēs trija tā filmējam, vai ne, tad mums tur ir vēl cilvēki, kas palīdz tur ar visu to. Šautauts Kalperam, jā, viņš bija mūsu, teiksim tā, Džeks, kas visu varēja izdarīt, jā. Tāda ļoti svarīga katrā organizācijā. Jā, tas ir bez... No cap, kā teikt, jauniešiem. Bet, jā, vajagais, teiksim, tāds radošais hauss ir vajadzīgs, tāpēc, ka citādāk tās labās idejas tā kā nerodās. Jo, kā es pirmie gribēju pieskaties, kāpēc šis projekts ir bijis tik īpašs, ir ar to, ka tev ir tas uzdevums nav
tīrs production value, ka tu tikai tur, zini, ka viss ir ideāli, vai ne? Ja izplānot sev sarakstīt. Tas uzreiz tieši... Minūtē. Jā, tas uzreiz tieši nogriež to šarmu no tā šova, jo cilvēkiem varbūt tagad pat vairāk patīk redzēt to nenoslīpēto materiālu vairāk, tāpēc, ka viņi jau saprot, ka noslīpēts materiāls tur ir cits vibes. Izplānots, viss ir sarakstīts, jā. Tikpat labi tas varētu būt AI prompts. Principā, jā. Ļoti labi, jā. AI prompts. Mūsu šau nevar uzpromptēt, tas ir pēc Pagaidām. Pagaidām, jā. Dzīvos redzēs. Tas ir, es tā pilnībā piekrītu, jo mums, piemēram, kad mēs organizējam kādu Freestyle Fridays, jā, mums tur ir uzdevumi izdomāti, ir aptuvenais laiks, cik ilgi freestylos, bet ir beati salasīti, jā, bet kaut vai pasākumu ietveros, kaut kā tu nezini, kurš tajā dienā atnāks, uzkāps uz skatuves un kaut ko pateiks. Mums džeks, kuram viss sanāks tik ideāli, ka visi vienkārši skatīties, kā tā var freestylot. Mums džekiņš, kurš pirmoreiz ir atnācis, knapi 3 vārdus pateiks, bet viņš būs uzkāpis uz skatuves un pateiks 3 vārdus. Un kas interesanti, ko teica par to filmēšanu, mēs arī sākumā Freestyle Fridays bija. Mums tas bija arī kaut kas jauns, mums bija līdzīgi arī tā pirmais pasākums. Pirmais pasākums diezgan labi izdevās, tāds, mēs šito turpinām. Un tad katru epizodu, bet katru pasākumu mēs pirmo reizi sākām filmēt no A līdz Z. Nevis tu atnāc uz pasākumu, uzfilmēt tur pāris kadriņus, kā visi aktīvi piedalās, un tad saliec highlight reel un ieliec Instagramā. Nē, mēs sākām filmēt, ko reāli cilvēki freestylo. Bez ierakstītiem mikrofoniem. Man bija shotgun mics, uz kur visu audio resīvoja pretī. Un tad tāds ritīgais arī tādu sula mērce izveidojās kaut kāda Jack freestyle. Un tad tu pēc tam saka to highlights. Un bija tāda sērijas arī, kur highlights ir 40 minūtes. Un tev ir tāds, bet neko nevar ņemt ārā. Tā kā ir ļoti interesanti. Un to tas haoss laikam uz laukumu izveidot to... neparedzamības faktori, kas iedod tā zelta gabalus kaut kādā šovā. Jā, tas ir tas kreatīvais hauss, ko es pastāvīgi arī pieminu, kad ir projekti, kur tas ir vajadzīgs, ir projekti, kur tas nav vajadzīgs, vai ne? Un man liekas arī, ar Sulu mēs esam vismaz no pieredzes, jo vairāk ir bijis ieguldīts tieši effort, laiks un piepūle visu to uztaisīt, maksimāli bez, maksimāli gludi, bez nekādām problēmām uz laukumu vai kā. Ja ir bijuši arī tāds epizods, kur mēs nerakstam skriptus, protams, bet viss tas productions, kas notiek, vai ne, kad vismaz tehniskajā pusē tur viss ir pilnīgi gludi, vai ne, tur tā un tā. Bet beigās kaut kā tu laikam tu neiegūst laikam to hausa esenci, es nezinu. To varbūt cilvēki varbūt aiz kameras labāk sapratīs, tie, kas veido kaut kādus materiālus, bet jā, kaut kā laikam, es personīgi laikam saredzu to vērtību tajā, ka tas ir viņš ir, par cik viņš ir tāds ļoti nejaušs un tu nevari paredzēt tieši to notikumu, vai ne? Man liekas, tieši tas arī tev pašam kā veidotājiem ir visinteresantākais tajā visā procesā. Ja tev ir tā intriga, kurā momentā būs tas ne šoks, bet kad būs tāds, wow, jā, šitas bija forši. Vislabākā sajūta man ir bijusi pēc uz editing laukuma, uz datora, kad tu saliec pāris skatus, kā tu parasti likt, un pēkšņi tev tur sakrīt kustības ar kustību, reakcijas tā, un tu vienkārši skaties, ja es mācētu šitā scenārijas rakstīt. Tas ir, tā ir tā maģija, man liekas, arī videoklipos, kāpēc es uz mūzikas videoklipiem vairāk uz
devos uz tādu brīvo formātu, ņemam kameru, braucam kaut kur un interesanti izveidojamies. Galvenais, lai ir tā kā, bet tev tāpat vajag izplānot, no kurienes līdz kurienai tu brauks, jo, ja tev aizbraukt no vienas lokācijas līdz otrai 3 stundas, tad vienā dienā jūs neko neizdarīsiet. Nu, tā kā tādas pamatlietas ir jāuzstāda jebkuram produkšanam, lai viņš veiksmīgi aizritētu, bet pārējo var, kad tu nospiedi rekordu pogas, tad tu var ļaut visam notikt. Nu, protams, jā. Ja mēs runājam par tādu loģistisko pusi, lai veidotu to materiālu, tas jau ir milzīgs darbs, kas tā kā, teiksim tā, kad tu skaties kaut kādus YouTube video, kur, arī saturu, kur ir līdzīgi, nezinu, tur arī kaut kādu šovu, whatever. Tur jau tu neredzi vispār neko no tā behind the scenes. Mums, filmējot Sulu, ir bijis tas, ka, principā, katru reizi notiek kaut kas switchapojās. Kaut gan mēs jau esam izplānojuši kā visu loģistiku pareizi, vai ne? Jo iespējamiem variantiem uzreiz ir risinājums teorētiski. Ja notiek actions aiz kameras, tad tev nav kameru statīvu, ka tu nevar pagriezties. Ir džekiņš, kurš tur rokās, kurš var apgriezties un nofilmēt arī, kas notiek aizkadros, ja tur ir kaut kāds labs kontents pieejams. Tāda tipa risinājuma tur runā. Zini, es varētu vienu labu piemēru pastāstīt, piemēram, jā. Mēs filmējām senāk talantu šovu, un tas talantu šovs bija tā kā, it kā viss bija jau tā, bet tur bija tāds interesants atgadījums. Mums bija pieteikušās senāk divas dāmas, un viņas tur uzrakstīja, ka pieteikumā uzrakstīja, ka viņās tur vajag galdu un ka viņas taisīs ēst. Es domāju, ok, labi, protams, jāatforši. Un tad notiek tāds moments, kad kaut kā laikam sanāca, ka mēs to tā. Mēs kaut kā baigi aizrāvāmies, ka mums vilnas bija jāsavāc no kaut kādas pilnīgi nesaprotamas lokācijas, jo tur sanāk Kārlis aizbrauc uz turieni. Es te palieku viens visas menedžeri, tur kaut kā, tur 20 cilvēki, un jāsas vispār. Tāpēc, kā talanta atlasi, parasti tieši, Kārlis vairāk ar to strādāja, jā. Es vairāk strādāju tieši ar visu, tā kā tur kameru, visu to pusi, producēšanu to pusi. Un tagad pienāk tās meitenes, un viņš saka, tur, mums vajag galdu. Kādu galdu? Par ko iet tur? Un tad es saslēdzās, ka tās ir tās, kas taisīs to ēdiens, un vispār sākās tā kā, ok, labi, mēs dabūsim jums galdu, viss kārtībā, mēs tur aizgājām, kaut kādus tur atradām, kaut ko, beigās tur galdu salikām, viss kārtībā, un ja tev tieši tā filmēšanā, vismaz Sulas epizožu veidošanā, bet šitie te ir tie eventi, kas reāli tev uzkarina smadzeni, teiksim tā, jā, ka tev to visu laiku jādīlē. Un, jā, bet atkal, teiksim tā, ja es tā atgriežos pie tā, kā mēs to sākām taisīt no sākuma, pašā sākumā jau mums vispār nebija tā kā, teiksim tā, viss finansējums bija no mums, jā, pirmajām 2 vai pāris epizodēm. Tad mēs tā kā dabījām to sponsoru, tad mēs domājam, tagad būs, tagad mēs tur varēsim taisīt un visu. Bet tad tu saskaries ar tādām tad tu sāc saskarsties ar tām problēmām, kas ir veidojot raidījumu, kur cilvēki, kurus, nepazīstam cilvēki, vai ne? Tā kā, ka tev ir tagad actually jāsāk viņu kaut kur meklēt, tāpēc, ka citādāk, tu nevar uztaisīt šovu. Dalībniekus. Tieši dalībnieku meklēšanu un tas viss. Un tas bija, tieši šis te, man liekas, bija tāds viss sarežģītākais posms tajā visā raidījuma veidošanā. Jo, uzlikt tehniku, dabūt tehniku, tas vēl tur tā kā, bet tieši tā dalībnieku atlas, viņu menedžēšana un vispār tas, un ka beigās, mēs es vismaz pie sevis esmu nonācis pie tāda secinājuma, ka, principā, arī tā platforma līdzīgas, 401 platformā jūs arī dodat iespēju cilvēkiem izteikties, dodat iespēju cilvēkiem tur pamēģināt. Parādīties, iefristālēt. Jā. Man ir sajūta, ka ar Sulu mēs esam panākuši līdzīgu efektu tikai ar to, kad
cilvēki, labi, protams, skatoties dating šo, to ekspekto, ka tie cilvēki tur, kā, ka tas ir datings un tā, vai ne, bet tā vispār skatoties ja es, piemēram, redzētu tādu iespēju piedalīties tādā šovā, jā, tur uzreiz skaidrs, ka, principā, bija arī daļa cilvēku, kas izmantoja šo kā iespēju, varbūt papušot kaut kādu savējo ideju, tur nezinu, piemēram, ko cilvēks arī repers, ja viņš piedalās, tikai cilvēki viņu arī pamana, un mēs tādā veidā izveidojam tādu nedaudz kā ne influenceru veidošanas biznesu, bet audience reach. Sanāk, ka mēs pa brīvu tev iedodam reklāmu. Jā. Tu vari aiziet, jā, un tu vari parādīt sevi un kā, Es piefiksēju, ka jums sāk nākt arī TV personības pēdējās pāris sērijās, kas varētu būt, es nezinu, manuprāt, tas ir labs signāls par platformas eksistenci, tāpēc, ka cilvēki, kas ir profesionāli šovu dalībnieki, šie TV personības, sabiedrības dalībnieki, kuru darbs ir piedalīties šovos, viņi varbūt nav noteikti aktieri, kas iet tur spēļu filmās un tā, bet viņi piedalās šovos un viņi ir izklaidējoši ar savu personību un kā viņi kameras priekšā darbojās. Un ja tādi cilvēki sāk parādīties arī uz jūsu šovu, tas nozīmē, ka priekš viņiem jūsu šovā ir tas pats, ko viņi var dabūt televīzijā. Kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti labs tāds nozīmējums, nospraudums par to, ka tā platforma tur noteikti eksistē. Jā, par TV šovu dalībnieku, teiksim tā, piedalīšanos Sulus epizodēs, cilvēki tā kā redzēja viņus un tur bija arī patiesība sakot interese piedalīties tām zvaigznēm, jā. Vismaz tām zvaigznēm, ko mēs parādījām, tur bija. Man liekas, es nemaldos, pēdējais, kad es skatījos, man liekas, Dolores epizode bija vislielākā. Bet tur visi ļoti tuvu, gan Stepa, gan Franča epizodes tur ļoti tuvu kotējās. Man liekas, pēc tā arī momenta kaut kā tur sākās tas, ka vairāk sāk pievērst uzmanību tieši mūsu tam kanālam un tā. Un, jā, kaut kā vienā brīdī mums arī bija tas, ka mēs aktīvāk postojām, mums bija kaut kāds tur 2 epizodes mēnesī. Man liekas, tad arī bija tā, ka konstanti tas saturs tur tiek veidots. YouTube ļoti, ļoti atbalsta regularitāti. Jā. Mēs esam pamanījuši. Jā, un regularitāti, bet tur savukārt tur atkal sākās cita izaicinājumi, kas ietver to dalībnieku atlasi, ka tev ir jāskatās tās idejas, un manuprāt, arī Latvijā tas cilvēks, kas skatās to saturu, mēs teiksim tā, mēs bijām ļoti labā laikā, un mēs bijām ļoti pareizajā vietā, ka mēs sākam šo darbu darīt, jā, jo principā tāda YouTube gameā, vai ir kaut kādi satura veidotāji, kas jau bijuši no jau gadiem, kas ir tur veidojuši brandus vai ne, un visu pārējo. Robbie Works nāk prātā. Tādi, kas ir tiešām jau established, jā, un tad baigi neviena jaunā, tāds, kas kaut ko tam līdzīgi taisīja, mēs tajā brīdī neredzējām. Man liekas, tas arī bija viens no faktoriem, kas noteikti palīdzēja mums sasniegt to līmeni, kādā mēs esam tagad. Pusotru gadu jūs jau taisat sērijas, izklaidējat latviešu tautu, daudz stāstu, daudz piedzīvojumu. Kā ir šobrīd ar komandu, ar visu produkšanu, ar šova epizodu no idejas līdz galapunktam? Vai tu teiktu, ka tā ir super ieeļot mašīna, kas brauc pa autobānu 150? Nē, tas jau ir lēni. Jebkurā gadījumā tu saprati domu, vai cik efektīvi šobrīd ir darboties ar tieši Sulas zīmolu un saturu? Man jāsaka tā, lai salīdzinātu, kā tas bija sākumā un kā tas ir tagad, es teiktu, ka šobrīd mēs varam executot tādas idejas un tādas klipu konceptus, ko mēs pagājušajā gadā noteikti nevarētu izdarīt.
man jāsaka, ka mēs esam ieguldījuši ļoti lielu darbu tajā, lai tas viss, teiksim tā, lai gan komanda sastrādātos labāk, gan visa pārējā loģistika, tā kā, lai to klipu uztaisītu. Un arī tā ideja ģenerēšana, man liekas, mums arī sokās daudz labāk tagad. Un kopsumā, man liekas, ka jā, kopsumā es teiktu, ka mums ir ļoti spēcīgs šis te gan komandas aspekts, gan tas, ka mēs varam uztaisīt šos te klipus. Jā. Un audience arī. Un audience arī mums jau ir, jā, jau zina, ko, teiksim tā, ko vēlās, kas ir tas, ko viņi grib redzēt. Un, mūsu uzdevums ir kārtējo reizi pārsteigt viņus. Super. Jā, fascinējies. 1,5 gads un izklaides brands ir veiksmīgs un gatavs un izklaidē latviešu tautu. Bet es gribēju arī pieskarties otrai pusē no tavas profesionālās darbības. Tu esi arī full stack developers. Es nebieži redzu videogrāfu un full stack developeru. Pastāst varbūt, kas ir tas, ko tu dari ikdienā, kad tu nefilmē? Jā, tātad šī varbūt tā daļa, ko es mazāk tā publiski rādījis un stāstījis cilvēkiem. Un, principā paralēli reāli visai šeit videogrāfu karjerai es esmu bijis programmētājs dažādos līmeņos, strādājot dažādām sistēmām, dažādiem, teiksim tā, produktiem, kas tiek veidoti. Un, jā, kaut kā tā bija sanācis, ka, zin kā cilvēkiem bieži vien ir jāizvēlās starp to stabilitāti un starp to, teiksim, nosauksim to par māksliniecisko dzīvi. Un es kaut kā esmu iekritis tajā kategorijā, ka es mēģinu panākt, ka ir kaut kādi aspekti no abiem, kas ir manā dzīvē. Un tādējādi es gan, teiksim tā, kā Warrens Buffets teica, jā, neliec visus solis vienā groziņā, jā, ja tu nekad nezini, kas var notikt. Un pagaidām tas arī bijis daudz interesantāk nekā iet vienā virzienā. Un tas arī pavērs ļoti daudz tā kā iespējas, ko es varu, teiksim tā, papildināt vienu otru, vai ne? Jo tās lietas, ko es gan tagad kodēju, viņas ir ļoti vizuāls. Es vairāk tagad jau stādu tā kā web development, esmu strādājis, jā. Un stāstīji par savu developeru pusi pasauli. Jā, principā viss bija baigi vienkārši tātad. Kā tev sanāk, parasti cilvēki pabeidz vidusskolu, tad jāiet uz augstskolu, vai ne? Tad sāc domāt, ko un kā. Es domāju, es kompetitīvi tur esmu daudz ko darījis, tur videnēs arī ar Arduino taisīju kaut kādus tur tās savienojumus, tur, kad rāda, cik tur tev grādi mājās, kaut kas tāds, kaut ko eksperimentēju, domāju, labi. IoT. Jā, bet tas bija interesanti. Jā, tad es aizgāju uz vidusskolu vai uz augstskolu. Tad es sapratu to, ka man viens semestrs, man liekas, bija 4 dažādas matemātikas, un es sapratu, ka man matemātika vispār, tā kā es negribu tik daudz viņas zinu. Bet, labi, ok, tā kā, tur riktīgi hasloju, grindoju cauri tur un tā, un beigās sapratu, ka man viss tas filmēšanas filts arī patīk, tādā ziņā. Ka tas ir kaut kas citādāks, tas tev pamaina visu to domāšanu par lietām, ka tas nav. Un, jā, tad sanāca, ka kaut kādā 3. vai 4. kursā es vēl paralēli uzfilmēju tās demonu dienas. Un es vēl paralēli vēl strādāju un viss tās, un tad beigās kaut kā, sities un saprotu vienā momentā tagad, ka beidzot ir, teiksim, ir uzaudzējis gan skills, gan tas, ka tagad jau var sākt kaut ko arī pats darīt. Tā es arī nonācu pie tātad savu uzņēmumu veidošanas IT sfērā. Un šobrīd tātad strādājam pie vairākiem projektiem. Pirmo, ko varbūt es tādu varētu pastāstīt, tas ir tātad par automatizācijas LV.
Oriģināli tas bija, to saucām par Sula Labs, bet tad mēs sapratām, ka mēs vairāk tā kā uz Latvijas tirgu tēmējam, un tad jā, tagad tas tāds aktuālākais. Ja, protams, Bet tā ir tā pati komanda, kas veido Sulu? Nē. Tā nav tā pati komanda. Es tagad strādāju ar vēl divi džeki, kas diezgan aktīvi jau viens kolēģis man jau iepriekš, jau pirms visu šitā vēl, teiksim tā, to varētu nosaukt par tādu tā kā trendu, kaut ko uz to pusi, bet viņš jau pie tiem automatizācijas flowiem un visi jau strādāja vēl pirms tam. Viņš tā kā diezgan ilgi in the game. Zapiers un Makes jau ļoti ilgi eksistē. Es atceros, ka skolā 18. un 19. gadā kaut kādu Zapier savienojumu uztaisīja ar kaut kādu, ka man atsūta kaut kādu e-pastu kaut kur, vai bija daudz uzņēmumu integrē kaut kādus Trello updates, kas nāk uz e-pastu un notifikācijas, tā kā automatizācijas jau eksistē. Viņiem vienkārši šis AI, API integrācija padarīja visu 20 reizes spēcīgāku. Jā, es teiktu, man ir, protams, savu teoriju varbūt vairāk par to, jo atkal automatizācijas un, teiksim, tās hardcore kodēšana, tas nav īsti saistīts, lai arī tas izklausās šobrīd saistīts, tāpēc, ka principā tie visi automatizācija flow pārsvarā tiek veidoti caur interfejsiem. Jā, teiksim tā. Tagad jau JSONā sāk likt daudzi. Es esmu redzējis pēdējā laikā, kad cilvēki sapratuši, ka AI vislabāk lasa JSONus. Tad es redzu šitos ten bilžu promptus JSONā jau sāk likt iekšā un arī workflows būvē iekš JSON file. So, kaut kas jau tur intersections kaut kāds jau ir. Man ir smagi nojausma par to, ka tas ir, es kaut kad sen atpakaļ, kad jau sen atpakaļ, janvārī, es centos uztaisīt botu, kas pats taisa tās automatizācijas, respektīvi, ka ģenerē tos flows vienkārši un to principā tā. Viņš tieši arī ģenerē JSON. Tur sanāk, ka principā visur Make'ā, visur, bet Make'ā tieši es zinu, ka tu vari uploadot tos blueprintus, un tad viņi tā kā paši salādējās no tā JSON file. Bet kāpēc par to kodēšanu un automatizāciju runāju, jo no kodēšanas aspekta tas ir diezgan tā, tu vari vienkārši uzkodēt to automatizāciju, tev nevajag izmantot ārpakalpojumus un visu pārējo, bet tas ir tāds produkts, tas ir ļoti interesants eksperiments, kur tiek pārbaudīts, kā tu māki pārdot lietas. Ja? Tev jādefinē tas pakalpojums, tev jāraksta tāmas vispārējais, tev jāsaprot, kādam tirgum tu viņus piedāvās. Es zinu, piemēram, viens džeks, kas arī riktīgi mauc ar šito, bet viņš, piemēram, tikai uz Cold Call strādā. Tikai zvanu centri. Principā viņš tā arī operē, viņš tur savāc līdzi kaut kādus un vienkārši mauc. Un viņam ir ok pat sanāk. Tas ir jau jums pārdošanām. Mums ir projekti, kuros mēs vienkārši pirms gada Jonatans, kas ir mūsējais AI wizard, viņš sāk būvēt visu kaut kādas automatizācijas. Viņam backgrounds ir no cybersecurity. Mums viņš pievienojās kā web developers, gan no-code, gan code solutioniem, un tad vienkārši kā AI attīstījās, viņš vienkārši bija visur priekšā, un tad pirms gada viņš uzbūvēja cold outreach automatizāciju, kas iet uz visām platformām. Tāds diezgan powerful tools, piemēram, no LinkedIn mēs tur skreipojām e-pastus kaut kādus 3 mēnešus, lai uztaisītu datubāzi pa visu pasauli ar visādām industrijām un vispārējo, vienkārši visu, ko varēja dabūt tajā brīdī. Un tad tas bija arī Make automatizācija, kas vienkārši tagad, man liekas, viņš uz N8N viņu pārnes, es gan nezinu. Bet arī custom personalizēti e-pasti uz specifiskiem cilvēkiem, kas atbilst tā kā biznesa kritēriju vajadzībām. Tur ir Jānis no CIA jumti, ja, viņš uzraksta.
Sveiks, jā, un redzēju, ka tu tā esi jumts, man pašam patīk jumts. Nu, viņš jau personīgi sāk runāt, lai tas augstais nebūtu tik augsts, kā vienkārši reklāma pēc mūsu zeķis. Nu, tā kā, ja tu visiem sūti pēc mūsu zeķis, tad tas turnovers, nezinu, cik labs būs vēl iekrīts pamā, tad ir vispār čau. jā, tas ir tāds fine line. Nu, jā, mēs starp citu, man liekas, esam kaut ko līdzīgi taisījuši par to cold outreach, ka tā kā viņš pārtaisa. Bet pēdējais, ko mēs arī bijām, man liekas, likuši, mēs vairāk tagad spēlējam tieši uz LinkedIn. Jā, arī. Un pēdējais, ko mēs taisījām, tur bija automatizācija, kas principā tev ir saraksts ar parādniekiem. Nu, kaut kāda rēķina neapmaksāta vai kas. Tā vietā, lai tu vienkārši pats tur kaut ko ar viņiem čakarētos, mums ir vienkārši automatizācija, kas viņiem sūta tāds jauks atgādinājums. Šis var būt labs. Un tev vienkārši ir sagaidāmais rezultāts ir, ka vienkārši iekrīt naudiņu kontā. Ja? Tas viens no tādiem flowiem, kas ir, ko mēs veidojām. Dažādi chatboti, bet chatboti jau arī, kaut kādā brīdī es sāku redzēt, ka baigi daudz viņus taisa, bet ar chatbotiem atkal ir tāda ļoti fine line between, teiksim, tā funkcionalitāte un vienkārši ķeksīšu pēc, jā. Jo ļoti daudz chatbotu viņi patiesībā neko nedara, jā. Nu, tā. Jā, par tādiem chatbotiem runājot arī, jā, bieži vien izskatās, ka viņi vienkārši ķeksīšu pēc tur, ja zini. Viņi arī, visbiežāk, kas ir par problēmu, piemēram, daudziem uzņēmējiem, kas grib modernizēties vai digitalizēties vai kā, ir grūti novērtēt to value, kas ir kaut kāds tas AI chatbots vai kaut kas tam līdzīgs, kas tev var palīdzēt, teiksim, no frontend puses, jā. Bet ir mega daudz risinājumu, ko mēs varam palīdzēt tev tieši backend pusē. Kas ir, tu nezinu, kaut kāda e-komercijas stāvs, jā. Viss kaut kas tāds. Procesa atvieglojums. Un, man liekas, tas vēl tā vēl ir tāda viena lieta, kas nav, teiksim, ko cilvēki vēl nav sapratuši līdz galam, kā tas kā strādā. Visi dzird par to sloganu, jā, bet viņi tā kā, ja tas, ko mēs mēģinām darīt, ir, ka mēs uzreiz mēģinām kaut kādu risinājumu problēmai pārdot, vai ne, Jā, nav jēgas tev iesprāst chatbot, ja tev vajag kaut ko pilnīgi citu. Tas ir, es esmu saskaries ļoti ierobežotu tādu daudzumu ar gadījumiem, kur tas chatbots tiešām ir tā kā vērtīgs, jā. Es pats arī tagad, pēdējā laikā patiesībā pats mēģinu tos chatbots kaut kā sākt vairāk izmantot tīri, lai saprast, kādas ir, teiksim, cik rūpīgi ir pārdomāts tas process, kā tas bizness komunicē ar klientu, jā. Un, tā, rezultāti nav pārāk labi. Ja tas ir tāds simple business, tad tur diezgan straightforward, jā, bet tad reizēm ir tā, ka viņš tu pajautā jautājumu un tur sabrūk. Please wait for human to respond. Tur, principā, tev atsūt numuru un pasaka, zvani šeit, domā, tas fine, nice. Tas nevarēja pats izdarīt. Tas ir īšīgi. Kaut kāda support, tā kā most use cases ir priekš support risinājumiem. Es kaut kā iedomājos, ka, kur man patīk redzēt chatbot ir e-komercijas veikalos, kad viņiem, ja es zinu, ka tam botam ir iekšā visa datubāze, un, piemēram, man vajag, es nezinu, es ieeju kaut kādā, kaut vai tas pats Temu. Es viņam aprakstu es viņam varu tā kā ar ChatGPT runāt, es viņam varu uzrakstīt, es tur ceļos tādu, es eju tur un atrod man visas, iedod man kaut ko, kas manai istabai tur, pieņemsim, tur labāk izskatītos, bet es negribu daudz tērēt un tā. Tad viņš tev uztais tavu sarakstu un tu vari nospēst pogādu tu kārtu, un tas būtu tāds ļoti efektīvs veids, kā atvieglot pirkšanas procesu, bet
uztaisīt tādējā sistēmu, kuram visa preces ir iekšā datubāzē, un viņš precīzi viņu var uzreiz atrast. Tā jau nav vienkārši automatizācija. Tas jau ir vesela datubāze vispārējais. Es vismaz tur redzu tādu use case, pārējos gadījumos tas ir supports, līdz ir jāpiesana cilvēkam. Jep. Viens no labākajiem tādiem gadījumiem arī, ko es biju redzējis, tas bija Hostingeram. Tas ir tā kā Hostingers Mēs izmantojam. Tāds lietuviešu uzņēmums, kurš ļoti veiksmīgi, teiksim, izaudzis, un tur ir, viņš ļoti moderns, un tas viņa chatbots ir ļoti efektīvs ar to, ka viņš tiešām labi saprot to momentu, kad vajag to pārslēgumu veidot. Kad tu vari viņam tiešām daudz zināšanas par to problēmu, par kuru tu runā. Viņš arī saprot kontekstuāli no tava akaunta. Viņš redz arī, jā. Bet pagaid, tas ir chatbots, kurā tu runā par vienkārši šitam. Es zinu, ka mēs izmantojam Hostinger, ka tur var domēns pieslēgt mājaslaps, vispārējais, hostot lapas, bet tas chatbots, par ko tu runā, tas ir chatbots, kuru tu vari implementēt savā lapā, vai tas ir viņu direkt chatbots iekšā platformā? Es runāju šobrīd tieši par viņu supportu chatbotu, par cik viņi tās moderns uzņēmums, tur ir tā kā viņiem būtu jābūt labam, un kā es uzskatu, cik man ir bijis saskarsme, tad man liekas, tas ir vislabākais šobrīd, kas ir bijis tāds. Protams, ka kāds gan jau, ka zina labāks un efektīvāks, bet tur tiešām bija interesanti, ka man bija problēma, ka es biju tur bija kaut kas sajūtas ar e-pastu adresēm, tiem domēniem. Un es it kā runāju, bet man bija sajūta, ka viņš tiešām zina visu to. Un man pat kaut kā dabīgi likās, ka tas ir moments, kad vajag pārslēgties uz cilvēku. Tas nebija tā, ka tev vienkārši iemauc numuru. Problēma, jā, un nezvanu augšā. Jā. Interesanti. Kā ir, es bišķiņ segvejoši, switchoši lanes, kā ir visiem tagad ir jautājums galvā publiskajā telpā vai AI aizstās manu darbu. Daudzi par to uztraucās, daudz par to runā. Tu esi full stack developers. Jautājums tāds, vai AI aizstās tavu darbu? Jā, publiskajā telpā, protams, ka šī ir tāda samērā karsta tēma. Un vienmēr visiem liekas, ka programmētājiem tas ir jājautā. Ja, mēs jau, protams, esam tur tuvāk datoram, bet man ir vairāk aizdoms, ka tā ir vairāk tāda evolūcija nekā kaut kā aizvietošana, jo parādās arī daudzas citas iespējas, kur var iet strādāt citas problēmas, citas biznesa vajadzības, kas ir jārisina. Jā. Varbūt tādā klasiskā izpratnē tev komandā nevajadzēs 10 programmētājus. Jā. Tagad varbūt tev būs vajadzīgi 4. Okay. Jā, tādā ziņā varbūt, ja mēs pavērojam arī dinamiku, kā notiek ASV un lielajos uzņēmumos, kur visi tie layoffs un tās atlaišanas vai ne. Viņas jau notiek, jo bieži vien, man liekas, tur ir cilvēki ir kaut ko nojautuši, cilvēki ir sapratuši kaut kādā tajā biznesa visā vidē, ka tas strādā. Ja tas strādā, ok. Bet tajā pašā laikā, ja mēs paskatāmies, kādas profesijas parādās jaunas, jā, tur prompteri, tur viss kaut kas tāds. Tad es domāju, tas ir vienkārši solis uz priekšu. Tas nav tā, ka kādam kaut kas tiek atņemts vai kaut kam pielikts. Attīstās. Tev jāpielāgojās tirgum. Kā tu domā, tavuprāt, tagad viņi sauc par vibe coderiem. Vai tu kļūtu par vibe coderi? Ja tu izvēlējies tādu profesiju, vai tev ir vajadzīgas full stack vai vismaz kaut kādas zināšanas, vai tu vari vienkārši rakstīt iekšā, iet uz chatu, Claude, Gemini, wherever tu rakstīt iekšā, uztais man un laist un
publishot visu kaut kādus kodus un programmas un tā tālāk. Vai tomēr jāmāk lasīt arī? Nu, šis, jā, par vibe coderiem runājot, tātad es uzskatu, arī pēc saviem, teiksim tā, eksperimentiem, ko es esmu darījis ar šiem Cloud Code un Gemini un visiem pārējiem koda ģenerācijas rīkiem, nu tev ir jāmāk lasīt. Dienas beigās tu cilvēks, protams, ka var vibe codot, tas ir fine, un viņam sanāks. Viņš varēs uztaisīt to, ko viņš vēlās. Bet tikai viņš lasīs to, kas tur ir. Tā ir tāda īsa atbilde. Mēs varam, protams, ieiet detaļās, ko varbūt boti šobrīd dara labāk, ko viņi dara sliktāk, un kuros momentos varbūt tev tomēr vajag tās zināšanas, kuros nē. Bet man pašam personīgi ir sanācis tā, ka viņš uztais tādu, no apraksta tur kaut kādu sistēmiņu, un ka viņi strādā. Bet atkal tur ir, zvaigznīti jāpieliek, kad tajos keisos viņš nestrādās, tajos keisos tur tādas problēmas, un par security mums arī aizmirst. Tas, man liekas, ir tas lielākais punkts, ko es arī visur redzu, ir, ka tieši tas security aspekts nav parūpēts par visu šīs programmas, kas tiek uzkodētas, viņas tiek uzkodētas ar mērķi, lai ačīvotu tās funkcijas eksistenci caur jebkādu formātu, kā tas AI tajā brīdī var sastruktūrēt. Protams, tu vari promptā ielikt add security. Make no mistake. Make no mistake. Vienmēr. Un tāpēc tam look for mistake and fix it. Jā. Tā ir. Un tas... Mēs dzīvojam tādā laikmetā, ka tieši viss šis security aspekts viņš ir vēl svarīgāks kā jebkad, jo to datu ir vēl vairāk. Nenormāli daudz, un viņi ir nenormāli niansēti. Un tas tieši uzliek lielāku atbildību tam, kas kaut ko veido, padomāt par to visu, izdarīt to pareizi, vai ne? Jo, ja tu uztais, protams, tādu samērā vienkārši sistēmu, kas ir kaut kāds, kalkulators, protams, tur jau tas ir ok, tur nevajag. Nekonektē savējos kriptovalets un tāds. Jā, bet ja tu taisi jau tādu nopietnāku sistēmu, tur uzreiz jau tik līdz viena kredītkarte ir pieslēgta, tu zini jau, ka tur ir jābūt tam security aspektam. Un viens jau ir tas, ka cilvēki, teiksim, vibe coderi, viņi jau var kodēt un taisīt, bet ar laiku jau, protams, viņi iemācās. Tur jāēdo tas, tur ir jāsaliek tādi protection, tādi tur IP adrešu menedžments, viss kaut kāds. Protams, man personīgi tas ir ļoti tā pozitīvi, ka jebkuram tagad ir iespēja savas idejas, teiksim, vismaz redzēt, vai viņas strādā, vai viņas nestrādā, vai kas. Tas, kas man nedaudz mulsina ar visu šo principu, ir, kā tas viss ir uztaisīts tādā kazinā stilā. Tas man tā liekas ļoti interesanti. Jo vajag zīmīgā tāda šī gadsimta atspoguļojums, vai ne? Es redzu to tieši ar... Es to redzu ar... ļoti tuvu intersekciju, kurā mēs tuvojamies. Mums ir kriptovalūtas, mums ir AI. Tas bridge starp šīm divām tehnoloģijām jau eksistē. Es nezinu, vai tu par to esi kaut ko informējies vai ne, bet es biju apsēsts ar kripto, esmu bijis jau, kā jau tu arī zini, jau vairākus gadus, un tagad ir šī AI pasaule, es ieeju platformā, man ir jāpērk tokeni un man viņi jātērē. Es ieeju kripto, man tur ir tokeni un man viņi jātērē. Tas ir tikai laika jautājums, līdz šie paymenti var būt iespējot, un ir jau projekti, kas to iespējo. Ir tāds TAO
BitTensor, kas ir tā ir ķēde pati par sevi, blokķēde, kas ir veidota priekš decentralizētai izveidas, un tur ir vairāki apakšprojekti, kas tur cilvēki vienkārši būvē sistēmas, savus modeļus, viss tā, un viss ir open source un decentralizēts, un viņi vienkārši būvē risinājumus. Piemēram, mēs ar brāli pirms pāris nedēļām sākām pētīt visus tos saucamos subnetus, kas ir ir tā BitTensor ķēde, tas TAO, un viņam ir saucamie subneti, kas ir subnets ir kompānija uz ķēdes, kas veids darbības, un tur izveidojās platforma, kas ir zini, kā Google Colabā tu vari paņemt, izmantot visu kaut kādus GPU dažādus. Ja tev kompjūts nepietiek uz tavu datoru, tad tu vari rentot Google serverus. Mēs atradām to risinājumu uz kripto, ka tu vari maksāt ar kripto tokeniem, kompjūtu pirkt, un viņš ir 10 reizes lētāks nekā Google. Es tev varēšu pēc tam linku atsūtīt, ja tā interesē. Man brālis viņu savienoja, viņš strādā. Es iesteikoju tokens uz to projektu. Ja ir 10 reizes lētāks par Google, tad tur ir kaut kāds vērtība noteikti, jo kompjūtu visiem vajadzēs, un tagad ar visiem jauniem risinājumiem man patīk, ka pirms 5 gadiem visi sūdzējās, ka Bitcoins patērē ļoti daudz, ka Bitcoins ir slikts, jo viņi mainings patērē ļoti daudz elektrību. Vai te jau ir pārsitis visu Bitcoin computing power, ko izmanto, tas vairs nav tā kā video kartes vairs netiek dedzināts priekš kripto, tiek dedzināts priekš promptiem. Tā apmaiņa veidojusies. Nē, tas resurs viennozīmīgi ir diezgan ārprātīgs. Man liekas, tas nav kaut kas tāds, ko par to arī, cilvēku prātam aptveram tādu to mērogu parādīt, jo pieņemot to, ka arī kripto bija daudz mazāk lietotāji nekā ir AI lietotāji, un tas servis ir šitāds, viņam jābūt ir iespējas ātrāk. Jā, ja tu ilgi gaidi, kaut tas pasūta, ka pasaka man tagad cilvēki jau ir pieraduši. Viņi jau iet pie citiem, kas nodrošina līdzīgu servisu, un tāpēc arī viņi beigas sacenšos. Protams, ka jā, ja mēs pat tādu dabas aizsardzības kaut kādu vispār aspektu par to padomājam, tur vispār ir pilnīgs čau. Tu vari tikai pašam pajautāt, kā aizsargāt dabu. Jā. Ja tev ilgi būs jāgaida atbildi, tu aizies pie citu, un tu būs 2 reizes iztērējis. Es nezinu, vienu brīdi bija kaut kāda salīdzinājuma, ka viens prompts ir 24 stundas lampiņu dedzināt vai kaut kas tam līdzīgs. Kaut ko es dzirdējis. Bet, jā. Ļoti iespējams, tu nezini, jo arī tie modeļi arī baigi atšķirās, un tur ir, tas jau, jā, bet tas jau ir, ārpus manis jau tā kā, reizēm padomā, bet tas ir tāds ritens, ko tu tur baigi neko nevarētu izdomāt. Jā, vēl bija interesants faktors par kripto un AI. Twitters X platforma ļoti tagad atbalsta par cik groks un vispārējais. Viņi atļauj visu kaut kādus arī automatizētos botus, kas Twitterī posto. Un bija kaut kāda džekiņa, kas atklāja, kā viņi var uztaisīt. Viņš saucās Eliza, kaut kāds Eliza Network vai kaut kas tam līdzīgs. GitHubā iepaustoja open source AI agentu, kur ir savienot ar saviem kriptomakiem, un viņi spēja veikt transactions jau. Un bija kaut kāda džekiņa. Iespējams, ka es dzirdēju, bija kaut kāda džekiņa, kas uztaisīja, paņēma, nokopēja smadzeni no viena Wall Street tradera un ielika viņai botā, un tagad tas ir investīcija bots, un to var viņai investēt. Jau viņš pats vienkārši pārdod, audzina portfolio kā AI, tā kā hedge funds principā. Skripto, jo viņam ir tā iespēja kontrolēt makus, un pēc tā sāk izveidoties viss tajā, kā jau open source, tu viņu var vienkārši nokopēt, palaist savējo un darboties, un parādījās vairāk boti, un pirms kaut kāda pusgada laikam, es neatceros, vai arī pagājušajā decembrī, kaut kad es klausījos podcastu vienkārši, kur par šo runāja, bija Twitterī X platformā
viens AI bots pajautāja, kurš var man uzģenerēt bildi ar, es nezinu, precīzi pieši bildi ar suni. Un otrs AI bots atbildēja, es tev uzģenerēšu par $1. Un tad tas bots tāds, labi. Un kāda tev adrese? Adrese, send, received, uzģenerēt bildi, lūdzu. Mums ir notikusi pirmā fully automatizēts transactions internetā bez cilvēku pieskaras, ir pārkustējusies nauda. Tas tā kā atver tādu filozofisku iespējamību par to, ka nākotnes kompānijas ir viens džeks, kurš ir izbūvējis savu, pieņemsim, kompāniju ar vairākiem botiem, kas piedāvā pakalpojumus internetu pasaulē, vai pakalpojums, vai risinājums. Es domāju, ka būs iespēja digitālām organizācijām, kuras ir pilnībā automatizētas un arī līdz tādam līmenim, ka veic maksājumus un dod pakalpojumus un saņem par to samaksu. Un tas tāda interesanta pasaule, kur iedomāties, kad tas atver tādas divas iespējamības. Yes, mēs varēsim nestrādāt. Un otrs, ko tagad? Jā, tas noteikti būtu tā ļoti... Man liekas, vispār skatoties uz tādu nākotnes perspektīvu, cilvēki īsti, man liekas, neapzinās, kāds tas change būs. Kādas būs tās izmaiņas viņu dzīvēs, jo viena lieta ir tas, ka šobrīd AI viņš ir vairāk vai mazāk kā tāds palīgs, kā rīks. Respektīvi, tu esi joprojām tas, kas izdomā, kā un ko darīt. Bet, teiksim tā, man laikam tā nākotnes vīzija kaut kā izveidojasies, kad būs moments, kad mēs un AI būs tā kā, tā miedarbība būs tāda, ka... Jā, tā kā es tagad, nezinu, es redzējuši Terminātāri. Aptuveni, kaut kā tā, bišķi jāstāla vista, baby. Tā kā moča. Aptuveni. Bet, nē, man tā doma bija, ka tas viss notiks tik seamlessly, un ka ka tā kā tu sāki, principā, cilvēkam nebūs tur jāpieskarās ne naudai, ne kaut kam, un tas dos vēl vairāk brīvības izlemt varbūt par to, kādas ir tās mūsu dzīves, ko mēs tiešām gribam darīt, vai kā. Šobrīd tā ir kaut kāda arī, protams, to varētu nosaukt vēl tādā, tā kā, ka tas ir tāds hypes, jā. Protams, tas AI viss ir hypes, un ka tur ir, ka īstenībā viņš tur nevar nemaz tik daudz, kā jūs tur visu apgalvojat, un ka patiesībā tur tā un tā. Atkarībā, cik tev ir smadzeņu šūnas un cik ļoti māki izmantot tos tools, kas pieejami. Bet, tā vienkārši... Tā arī bija tā, kad nebija AI, ok? Teiksim tā. Arī fakts. Ja tu vari padomāt, izdarīt un tā, un cilvēks ir uzņēmīgāk, viņā vienmēr tā kā iet un dara. Bet... Protams, tas viss hypes jau būvējās, es saku, no sulas, teiksim, tā, tas arī bijis daudz laika pārdomām. Tas hypes jau arī, kāpēc viņš var būt tur miljardiem vērts, tas viss pasākums. Tāpēc, ka cilvēkiem par to ir jārunā, cilvēkiem par to ir tur emocijas un vispārējais, un kaut vai tās pats apgalvojums, ka AI varēs aizvietot programmētājus. Sit tuvu mājām. Tas ir tā kā vairāk vai mazāk, protams, tas ir tāds reklāmas slogans, jā, jo tā ir tāda, ja kāds spētu to atrisināt, jā, to tādu jautājumu, ka tu vari vairs vispār neņemt programmētājus, un ka tagad tu... Viss uzstājas tavā vietā, jā. Jā, tas ir ļoti daudz uzņēmumu, kas to cenšas izdarīt. Teiksim tā, ļoti daudz cenšas to izdarīt. Bet, kas ir interesantākais, un šis varbūt, labi, tehniskiem cilvēkiem, tas jau sen bija skaidrs, bet programmētāji jau tomēr nav tikai kodēšanas mašīna, vai ne? Kodēšana, tas tās 10% no tā laika, ko mēs darām. Lielākā daļa ir strādāt pie risinājumu, kurš ir lietojams, tā kā useful, vai ne? Kurš ir, teiksim tā, profitables tajā, ka viņš, tu vari, ka biznesa strādā tā kā uz viņu. Un arī tas, ka tu esi kā tāds tilts starp šo te risinājumu, datorā, vai ne? Ka tu spēji izdomāt, kā tas strādās, un tu arī spēji, teiksim, instruēt datoru,
kods tur ir, kā to uzbūvēt tā, lai tas strādā, tā, lai tas ir stabils. Un otrs ir tas, ka tev ir citi cilvēki, kas ir tieši biznesa prasības, un ka tas viss var tā kā, Tu redzi uzreiz, strādāt kopā. Kas varētu būt vajadzīgs. Jā, nevis pieņemsim, ja biznesa vadītājs, kurš vēlas sev ar AI kaut ko uzbūvēt, tu saki, ja es pareizi aptuveni aprakstu tavu domu, pieņemsim, man ir tur maiznīca, jā, es esmu biznesa vadītājs, šobrīd es aizēju pie programmētāja, viņš apstās visu manu biznesu, viņš skatās, jā, arī, kur tev te maizītes iet uz pasūtījumu, tev te ir iekšējā sistēma, tev ir kalendārs ar darbiniekiem, un kur mēs varam kaut kā šo savienot, tā, lai tev tas ir ātrāk, efektīvāk, vai arī vēl vispār mēs varam tur tās maizītes sākt sūtīt uz Franciju, un protams, krosām no Latvijas Francijā viņam atsūtīs apakaļ, bet tā ir citruna, bet doma tāda, ka tas cilvēks uzreiz redzēs un varēs efektīvāko risinājumu atrast. No otras puses, ja es kā biznesa vadītājs aiziešu vienkārši uz ChatGPT un sākšu visu to rakstīt, protams, ja es iedošu pareizos promptus un pietiekami daudz informācijas un visu par savu biznesu, kad es var izdomāt arī tādu veidu risinājumu un varbūt uztaisīt, bet ja es reāli visu mūžu cepu maizi, tās iespējamības, ka es spēšu redzēt tos savienojumus, tehniskos risinājumus, ko var uzbūvēt, ir ļoti, ļoti maz. Protams, ja mums būs Neuralink galvā, un tu varēsi downloadot kodēšanas paku. Tas ir cits, bet, Arī tu ieprāmtā think like a programmer, un tad viņš tev tur rakstīs, jā, bet, Zini, man liekas, visi pavisam vienkārši. Tu esi maiznīcas īpašnieks, tev ir kaut kāda problēma. Vai tev ir vēlme tur izplasties, uztaisīt otru vēl maiznīcu, bet tev pašam fiziski nav laika tur būt abās, piemēram. Tas ir diezgan loģiski, ka tu uzreiz meklēsi risinājumu kaut kādu, kā tu arī to visu. Tev ir skaidrs rezultāts, kādu tu gribi. Un tad, pieņemsim, tas, ko mēs automatizācijas LV, vai ne, tev ir kaut kāds, tev ir problēma, tev ir sagaidāmais rezultāts un tev ir biznes. Un mēs varam izdomāt, kā tagad šito pa tiem gabaliem salikt kopā. Un tas, ko AI ir devis labu biznesa owneriem un visam šim biznesa procesam, ir tas, ka tā vietā, lai tagad tur 3 programmētāji sēdētu pie vienas CRM sistēmas, kas ir maiznīcā, to var izdarīt viens cilvēks, kas labi pārzina šitos rīkus. Un viņš var to izdarīt ātrāk. Tā kā tu kā biznesa owners, tev ir daudz ātrāk pieeja šim rezultātam. Tu daudz ātrāk vari vismaz jau sākt testēt, vai kas strādā vai ne. Jo mēs, kā jau ir zināms, izstrāde tas ir viens. Problēmas sākas, kad ir testēšana. Vai tas strādā tā kā tu paredzēji, vai tas strādā. Arī ikdienā darbā, vai tas ir vērtīgi. Un ikdienā tās sistēmas tur tā, un tev ir daudz ātrāks tas feedback loops, jo tu daudz ātrāk spēj to atrisināt un tikt pie, tā, ko tu gribēji. Jautājums uz aģentūras puses, kā aģentūras veidotāja skatījumā šāds risinājums, kad risinājumu var dabūt ātrāk, var ātrāk testēt, vajag vienu cilvēku, nevis 3. Ja mums nāk projekts, kurā mums ir kaut kas jāveido, tāmē tiek iekļauti parasti cilvēki, stundas, vai tas ietekmē iespējamo atalgojumu par projektu, ja biznesa vadītājs teiks, jūs taču varat paņemt AI, kāpēc man vajag maksāt par 3 cilvēkiem. Kā tu uz to skaties? Vai arī tavā ir otra puse, kur risinājums ātrāks un labāks ir daudz vērtīgāks nekā ilgāks un tā kā cena, pieņemsim, varbūt nemainās. Pastāst, kā tu par šo domā? Lieta jau ir sekojoša, vai ne? Mēs gribam noteikt rezultātu, un tas rezultāts maksā tik, cik viņš maksā. Piemēram, arī no tām dienām es atceros, kad es fotografēju, filmēju, vairāk vai mazāk tajā lauciņā vēl vairāk iesaistījos. Tas, kas ir diezgan tāds, kā bija tas vārds, absurda situācija, vai ne? Tātad, piemēram, es fotografētu tur visu dienu, 8 stundas, vai ne?
kāpēc, piemēram, man maksā stundā? Respektīvi, kāpēc ja es varu izdarīt darbu ātrāk, jā, tikpat kvalitatīvi, bet mazāk stundās. Tātad tu pats sevi kā biznesu sodi, ka tu spēj izdarīt lietu efektīvāk un ātrāk. Nekā tāds konkurents. Un tad sanāk tāda situācija, ka, nu jā, naudas ziņā, ja mēs ņemam stundās, loģiski tas izskatās tā, ka, kur viņi bija dārgāki, viņi 3 mēnešus taisīja, es vienā mēnesī uztaisīju. Ja man maksātu 100 eiro stundā, es varētu visu mūžu taisīt vienu videoklipu. Exactly. Un tad atkal vienmēr izmaksu sarunas nokrist līdz tam, kad tev ir rezultāts, un tad tas arī maksā vienkārši. Būsim godīgi, tāpēc, ka vienkārši mēs visi neviens negrib būt apvainojies, ja? Tu gribi kvalitatīvu rezultātu, jo, man liekas, tas ir pilnīgi normāli, ka lietas maksā. Tas ir, un ar to AI palīdzību, tas, ka mēs varam to izdarīt. Labi, principā jau mūsu aģentūra vairāk vai mazāk implementē tos AI rīkus tā mūsu klientu uzņēmumu. Tas nav tā, ka, mēs paši, protams, arī izmantojam AI, ja tas ir tā dīvaini. Don't get high on your own supply. Pārdodam AI paši tādu. Nē, mums nevajag. Dati ir svarīgi. Cyber security. Ņem. 50% diskons. Šoreiz 50% atlaide, jā. Bet jā, tā kā tas viss, to visu tirgu arī, es ticu, ka šobrīd vēl ir nedaudz pārāk agri tā kā veikt kaut kādus secinājumus par tām izmaksām un visu, jo arī pētot kādus tur izstrādātājs aģentūras ārzemēs, arī es lasīju pilnīgi pretēju efektu, ka, piemēram, izstrādes ciklus viņš pagarinās, ja tu izmantoji. Pēc, ka cilvēks, kas programmē, viņam ir, pēc tā viņam sanāk dubults darbs iziet vēlreiz cauri visam tam. Un tad vēl ir laiks salabot kļūdas, atkarībā no tā, cik daudz viņš tur savāc viņš. Un tāpēc arī tur ir tā samērā liela diskusija, ja tu esi, teiksim tā, ļoti augsts līmeņa programmētājs, jā, kurš jau tā raksta bez kļūdām tur pirmajā reizē visu, vai tev tiešām tas AI palīdz. Jā. Tas ir labs punkts. Un tas ir laika jautājums. Tur jāpieiet laikam, lai realistiski saprastu, vai tiešām tā ir vai nav. Un atkal pēc tam tur sākās, ar kuru modeli tu salīdzini, vai nav. Piemēram, katrs modelis, principā, viņš tev proporcionāli, reāli dod to efektu, vai ne? Piemēram, darbu, ko man vajadzēja izdarīt 5 minūtēs, tagad var izdarīt tur 1 sekundē. Nākamais modelis varbūt tur man stundas darbi iekonomēs. Es nezinu, bet tādā ziņā baigi interesanti sekot līdzi, un tas visa šī biznesu vide baigi mainīsies, un tas ir pilnīgi normāli. Par AI un sistēmām var kā saka, jāpot līdz kosmosam un apakaļ, jo tas mums ir pirmkārt jau kaut cik zināms, bet tikpat daudz nezināms un kā būs, un mūs jau ar filmām šitam gatavoja 30 gadus ar Terminatoriem, un kādam ir bail, kāds ir ļoti excited un vispārējais. Bet, jā, par to var runāt bezgalīgi, un es ceru, ka tie, kas klausījās līdz šim, neaizmiga pie tehniskajām sarunām, vai kad nesāka sērčot līdzi kaut kādas lietas, ko mēs runājām, jo es noteikti neesmu tehniskais cilvēks un to īsti nevarēju izsakot. Bet es gribēju, atkal segvējot vairāk uz softveru, jo tu man arī, kamēr mums bija pauzes starp podcastu, rādīji savu softveru, ko tu būvē, un tev viens softveru tūriņi ir ļoti tuvu uz launch, pareizi, ja? Jā. Pastāst, tad kas tas ir, ka iepazīstini man pitcho, mēs esam liftā. Tā, ok. Iedomājies, tev riktīgi sāp zobs. Negribu. Neviens negrib. Okay. Bet
tev ārstam ir pieraksts, nezinu, mēnesis uz priekšu vai nē. Jā, ir tā bijis. Tev jāzvanās tur pa visiem, tur un tā. Un... Kaut kur 24 stundu, bet tu īsti negribi tā pie kaut kādas džekiņi, kuram ir savs krēsls, tumšā pagrabā iet. Nu jā. Tā, principā, tā sistēma saucās Tiec LV, tā kā Tiec LV, un pamat ideja ir, ka tu kā pacients, mēs tev dodam iespēju daudz, teiksim tā, organizētāk, ka tu vari, ja tev ir tiešām steidzamība kaut kāda paaugstināta vai arī tev vienkārši patīk, piemēram, varbūt ir cilvēki arī, kam nepatīk telefonu runāt, sarunāt lietas un tā. Un tad mēs veidojam tādu sistēmu, kur tu kā pacients vari vienkārši atvērt tur klinikas linku, izvēlēties, kurš pakalpojums tevi interesē, aiziet tālāk, izvēlēties, pie kura doktora tu vēlies pierakstīties, uzreiz arī sistēma atlasa, kuri ir labākie laiki tev tieši, piemēram, tev patīk vakaros labāk vai no rīta, jā. Tad viņš atlasa tos laikus, un ja neviens laiks bet nav pieejams, tad tur ir tā, ka tu vari pateikt, ka, hei, man tas ir riktīgi steidzami, vai ne? Un tā mūsu sistēmas būtība ir, ka mēs tev, ja kāds, piemēram, atsakās, nu, vai arī, piemēram, doktors tur, samaina kaut kā, tad tu tiksi ātrāk. Savukārt doktoriem iegūms ir tāds, ka mēs risinām to no-show problēmu, ka cilvēki neatnāk. Ka var arī aizpildīt kāds cits tajā laikā, kad kāds ir atcerēts. Jā, lai tev tas krēsls nestāv tukšs, un tad vienkārši viss notiek efektīvi. Un mēs esam diezgan tuvu jau, teiksim tā, palaist viņu brīvībā, to sistēmu patestēt, kā cilvēkiem patīk, nepatīk. Un jā, tas ir bijis tāds riktīgs eksperiments par to, cik tālu viens cilvēks var izstrādāt tieši softa pusi, gan ar AI, gan pats, gan tur visādi. Un man ir komandā arī lieliski cilvēki, kas ir gan par finansēm, gan par vienkārši visu to uzņēmumu vadību. Tā kā, mēs tā diezgan nopietni to visu uzturam. Jūs kā startup šo formējat? Tā mūsu pamata ideja ir, ka tas ir tā kā startups, bet mēs uzreiz jau no pirmās dienas lēmām, ka ja tas nav kaut kas tāds, kas var reāli pelnīt jau no pirmās dienas, nepelnīt, bet, piemēram, kaut vai vienkārši nosakt izmaksas, jā, un ka tas ir kaut kas tāds, kas, ka tas var vismaz sevi atpelnīt tādā ziņā un pierādīt, ka tas strādā, jā, tad nav jēgas darīt, bet, pagaidām mums viss iet pēc plāna. Pagaidām viss ir. Jums ir kaut kādas zobārstniecības, kaut kas tāds jau pierakstīts? Iekšā, apakšā vai kaut kāda business to business? Mums šobrīd ir... Iedrīkst tādu informāciju publiski vispār izpaust? Publiski, teiksim tā. Mums sistēma ir principā gatava launcham, bet sākotnēji tas būs tāds aizvērtais launch, kur mēs actually testējam, saņemam feedback. Mums ir vairāki, teiksim tā, vairāk speciālisti, kas vēlās izmēģināt to, jo ļoti liela daļa, teiksim, tā kā komentāri no malas kādi ir bijuši un tā kā, kad viss notiek vēl projām uz papīra un pilspalvas, un kad viņi grib sev atvieglot dzīvi, tādi keisi ir, mēs zinām, ka tādi ir, un principā vienkārši jāsāk testēt. Finišējam šo pirmo kārtu un mācam. Super. Nevar sagaidīt publisko launchu. Vienmēr ir exciting, kad tu kaut kādu jaunu projektu laidi publikā, tu īsti nezini, kāds būs receive, bet teorētiski, ja visu esi izdarījis pareizi, tad šod bija smooth sailing, bet kā jau mēs zinām, tas nevienmēr tas tā. Tas ir tās mīts, man liekas. Jā. Tas ir tāds, aktuālais. Ir vēl, protams, lietas, kas notiek. Ja tev man parādīja pāris sneak peeks nākotnē, kā mums būs otrā sērija jātais. Mēs jau esam diezgan ilgi runājuši. Man bija ļoti interesanti ar tevi parunāt. Tomēr mēs esam zināmi un esam runājuši tā visādos pasākumos, blakus strādājuši arī vairākas reizes, bet
Man liekas, šoreiz mēs tieši interesantāk aizgājām uz kaut kādu blakus pasauli, ko publiski baigi ne tu nestādam priekšā cilvēkiem, ka mēs arī kaut ko saprotam no tehniskā. Es nesen sāku, tagad podcasts kaut kādā vienkārši no nekurienes taisīt. Bet man bija ļoti interesanti ar tevi aprunāties arī par tādām lietām. Un es ļoti ceru, ka skatītājiem tev, kas to vēl šobrīd klausās un skatās, ka tu arī kaut ko savu paņēmi mājās, kaut ko jaunu izmēģinās, varbūt pamēģinās vibe kodot, varbūt kaut ko uzfilmēt. Šī pasaule ir izveidota tāda, ka mēs varam darīt visu, ko mēs vēlamies. Paldies tev, Raimond. Paldies tev. Tiksimies nākamreiz. Varbūt tev ir kādi pēdējie vārdi klausītājiem, skatītājiem. Pēdējie vārdi: skatieties podcastu, klausieties, izglītojieties. Un tad jau kaut kad varbūt atkal tiekās. Visi interesantie linki par lietām, ko mēs runājām, būs aprakstā. Nospied subscribe, like, iešēro šito savā LinkedIn feedā. Paldies un uz redzēšanos! Čau!